Labdien, cienījamās dāmas un godātie kungi, draugi, klienti un sadarbības partneri. Mani sauc Haralds Burkovskis un man ir tas prieks sveicināt jūs mūsu jaunajā raidierakstā, lai parunātu par to, kāda nākotne tad gaida Linas Agro uzņēmumu grupu. Galu galā pēc pagājušā gada beigās noslēgtā darījuma par kompānijas Elagro Trade pārņemšanas procesu. Mans raidieraksta viesis ir kompānijas valdes loceklis Mārtiņš Ingimants Jensens. Labdien, Mārtiņ! Labdien! Vēlreiz Haralds. Jāsaka, ziņas pagājušā gada beigās apvienošanās ļoti būtiska. Divas tiešām lielas kompānijas Latvijā šo procesu ir sākušas. Vadošais partners, kā es saprotu, ir tieši Linas Agro, bet, protams, lielais jautājums, varbūt ne tikai par biznesu runājot, kāpēc tāds lēmums tika pieņemts. Es gan saprotu, ka Linas Group visu laiku mēģina augt, skatīties jaunas attīstības gan tirgus, gan kompānijas, un tomēr par Elagro Trade kāds bija tas galvenais motīvs? Galvenais motīvs tas ir nav tikai viena gadījuma vai viena runa. Tas ir īstenībā diezgan gāra process, vairāk gads, ko mēs runājam, kā lēnām sāk atzīst, ka konkurence Latvijā ir liela un diezgan stipra konkurence. Un mēs meklējam visu laiku iespēju, ko mēs varam darīt, lai apvienot mūsu biznesu, lai aug, lai paliek konkurētspējīgi, lai mēs turpinātu palikt interesanti pats svarīgi mūsu klienti. Un jau viss sāksim jau pusotra gads atpakaļ, ko mēs lēmām uzceļ jaunu sēklu rūpnīcā, netālu no Sieviņas Iecavā. Tas ir pirmā daļa no citu postījumu, un tad jau tā būs citu iespēja, un sāk runāja Elagro Trade, lai vēl pieņem vai apvienoja. Un tad mēs runājam, un tad lēmām, ka mēs arī gribam palikt viena daļa no Latvijas tirgus arī nākotnē. Un vai paliek nākotne, mums ir veikta konsultācijā. Bet kas ir varbūt tās īpašās prasmes un kompetences, kas kompānijā, kuru jūs iegādājāties, bija tiešām īpašas, Elagro Trade? Jūs darbojaties vienā jomā, un tajā pat laikā tās tomēr ir divas dažādas kompānijas, divas dažādas kultūras, divi dažādi droši vien mārketinga paņēmieni. Kas jums šķita vissaistošāk? Pēc ko veidu vairāk analīzes un runājuši, mēs jau redzējām, ka Elagro Trade ir diezgan līdzīgi mūsu uzņēmums. Es nerunāju tikai par produktu, ko mēs darām, tas ir vienādi. Bet arī runāju par darbiniekiem, par kultūru, par izēju pie klientiem. Tā mēs vienojam, ka Elagro Trade izskatās diezgan līdzīgi mums, līdzīgi vērtībās, līdzīgi cilvēku, komanda, un tad mēs lēmām, ka turpināt. Viena lieta ir parakstīt, tā teikt, līgumu, un tas notika pagājušā gada beigās, bet pats process noteikti būs garāks visticamāk, un tas notiek jau šobrīd. Kāds ir tas laika plāns, runājot par šo divu kompāniju apvienošanās pabeigšanu? Laika plāni sekoja, ka mēs jau sāksim parakstīsim noteikti 17. decembrī pagājis kādu. Un šobrīd plāns ir, ka līdz 1. jūnijam mums ir jāapvienoja visu komerc darbību, tas nozīmē tirgošanu, mārketingu, administrācija. Un līdz 1. jūlijā mūsu mērķis ir apvienoja visu infrastruktūru. Un tā ieskaita arī pieņem visu elevatoriem un ielikt iekšā mūsu struktūru, lai paņem visu darbiniekiem. Bet, protams, tā pagaidām ir plāns, viens ir plāns, otrs tas ir jūrā. Bet mēs cenšamies un plāns ir līdz 1. jūlijā mums ir jābūt pilna apvienošana. Paziņojumā presē jūs teicāt, ka apvienošanās būtu jāpabeidz līdz šī gada beigām. Jūs plānojat ātrāk? Jā, bet mēs jau redzējām, ka gan Elagro Trade puses, no mūsu puses ir diezgan liela gribēšana, un lai viss strauji iet uz priekšu. Un tad mēs arī vienojam, ka priekš kam gaidīt un priekš kā jābūt laika, ko jādara, un ātrāk jau labāk, lai mēs varam strādāt pilnvērtīgi tā kā viena komanda. Viena komanda, viens uzņēmums, lielāks ar lielāku jaudu un lielākām iespējām. Ko šīs pārmaiņas nozīmē jūsu klientiem un sadarbības partneriem? Ko viņi iegūs no tā? Sāksim ar sadarbību partneriem. Tas nozīmē, ka mēs paliekam lielāki, interesantāk strādājam, mums apjomi ir lielāki, un tas ir skaidrs, ka mēs strādājam tirgus, ko ir konkurence apjomi. Tas arī ir labāk uzsēnumi, kā arī ies par labu mūsu klientiem, ka mēs var piedāvāt labāk risinājumu, placāk risinājumu. Arī, ka mums būs kapacitāte mūsu mājoklī šobrīd. Tagad, kā arī piedāvā konsultācija, ka mēs ne tikai pārdod produktu, bet mēs arī pārdod vērtību
un veikt sadarbību ar mūsu klientiem. Vai jūs esat domājuši arī par to, ka jūsu portfelī var nonākt jauni pakalpojumi? Ir, un jau tās jau plāns jau uz priekšu. Protams, es nevaru šobrīd pateikt visu plāns, bet viens ir, ka mums ir jau digitāla lauksaimniecība Geofēs, ko ir iespējams, ko var piedāvāt zemniekiem, ko var apvienot visu administratīvu liekas, dabūju mikrošana plāns un nākotnē ir plāns, bet šobrīd es tā tur ir bijis pie sevis. Labi, viens daudzsološs solījums, kas arī parādījās līdz ar to, ka Linas Agro iegādājas Agro Trade, bija tas, ka jūsu iespējas inovēt vai kļūt radošākiem un inovatīvākiem šajā biznesā automātiski kļūst lielākas. Vai jūs jau esat domājuši par to, kas varētu būt tās inovācijas, varbūt varat ieskicēt? Protams, ka jau nav jaunums, bet lauksaimniecība tas ir viena nosaka, kā mainamies. Varbūt nav pat viena, bet bieži maina. Tas ir gan sakarībā politiska lēmums, kas noteikti dabā, ko mēs domājam šodien, tas varbūt ir nepareizi rītdien. Tāpēc mums daudz inovatīvu projektu, baktēriju, mikroelementi, ko var uzlabot sēmu, stāvokli. Protams, ka mums ir liela iespēja, liela komanda, mums arī daudz liela iespēja, lai uzlabotu un strādātu intensīvi šodienas zināšanas un domāšanu. No vienas puses, domājot, mēs esam tādā tirgus situācijā un arī geogrāfiskajos apstākļos, kas visu laiku liek domāt, ir tāda globāla nenoteiktība, ir ģeopolitiskie tādi konteksti. Jūs paši esat minējuši izaicinājumus, kas ir saistīts, piemēram, ar ražas apjomu, graudu kvalitāti, daudz ko citu. Kas, jūsuprāt, ir tie būtiskākie izaicinājumi, ar ko Linas Agro var saskarties, runājot par šo lauksaimniecības jomu? Pirmā labums, tas jau cilvēki jau grib ēst katrā dienā. Un mums jau tā iespēja, ka mēs tādā liela grupa nav ne tikai Linas Agro, bet mums jau ir tā no Akula grupa, kur jau reāli piedāvā no sēm līdz galda. Mums ir vista rasona Kekavā, un mums arī rūpnīca Lietuvā, kā uztaisa gatavu ēdienu, tāpēc mums ir pilna paketi un pilna piedāvā. Un tad mēs redzam lielas sinerģijas, procesu. Jūs sev pozicionējat kā tādu pilnas aprites cikla kompāniju, tātad no lauka līdz galdam. Atļaušos tādu provokatīvu jautājumu. Vai jūs esat domājuši, ka jūs varētu iegādāties Latvijā vai Lietuvā vai citur Baltijā kādas kompānijas, kas ir tieši iesaistītas pārtikas produktu ražošanā? Bez tām, kas jau ir jūsu grupā? Protams, es nesēju Akula grupu valde, bet es negribu aizliegt, ka iespējams vai tā ir, kā var uzlabot sinerģijas mūsu grupā un ieteiksme. Tātad jūs par to esat domājuši, vai ne? Domāšana nav konkrēti šobrīd, nav. Bet es esmu jau pašam strādājis īsu uzņēmumu 10 gadu Latvijas, un ko es esmu redzējis, kas ir noteikti mūsu uzņēmums Akula grupa un pa visu Baltijas valstīm, arī pa Latviju. Nevaru nepajautāt arī, kādas pārmaiņas skars darbiniekus. Galu galā tie ir 2 kolektīvi, kuriem tagad jāstrādā, tā teikt, zem vienas cepures. Vai kāds ir solījums darbiniekiem? Tas jau ir tā solījuma darbiniekiem. Mums jau, protams, izvērt katru darbiniekiem tā kā individuāli. Jūs kļūsiet 2 reizes lielāki. Tā ir 1,500. Jā, bet 2 reizes lielāk vai 2 reizes mazāk. Tas nav nozīmīgs cits process. Mums ir svarīgi, ka mēs dabūtu jebko kompetenci un zināšanu iekšā mūsu mājoklī. Protams, ir darbs uz priekšu, kā apvienot 2 dažādu komandu un domāšanu arī nav vienāda, bet es vairāk redzēju iespēju tā kā problēmu, lai un tiešām man mērķis tas ir atrast visu sinerģijas, lai mēs var dabūt labāk no labākais. Kādas, starp citu, ir šīs kompāniju kultūras? Mums ir diezgan starptraucīgs un ģimeni kultūras. Mēs esam uzņēmumi, kā jau baigā izvērta mūsu darbiniekiem. Un arī cenšamies un rūpēji, ka mūsu darbiniekiem nav ne tikai darbs, bet tas arī jābūt tā kā prieks aplauks šeit, tāpēc mēs izvērta augstu mūsu darbiniekiem un arī cenšamies rīkot visus cits pasākumus, mums sociāli pasākumus. Pagājis kādu mums bija
arī šodien pie jogra par nesielīgu lietainu laiku, un tas ir viena no foršākās pasākums, tāpēc ir sociāli tā arī liela vērtība no mums. Kāda jums ir tā neformālā kultūra, ja tā drīkst teikt? Nu, viena lieta ir pasākuma darbiniekiem, bet ikdienā jau nevar iztikt bez jokiem. Tādas mazas apcelšanas, tas arī ir daļa no jūsu kultūras. Mums ir pilnīgi atvērta kultūra, mums jokam netiksim galā. Mans teikums jau pats par sākumu, ka es strādāju, tas ir, te nav stulbi jautājumi, te ir tikai stulbi atbildi. Runāju, domāju, un vairāk kā runāju, vienkārši arī būs, ko domāju un risināju problēmas, šodien problēmas. Un mums ir pilnīgi atvērta tūra politikas. Es vienalga gribu saprast, darbinieki vienmēr šādos procesos mazliet uztraucas par savu nākotni, jo galu galā optimizējot kaut kādus procesus, sapludinot kaut ko kopā, notiek kaut kas, no kaut kā ir jāatsakās. Darbiniekiem dažkārt ir bail, vai viņi kaut kādā veidā netiks atlaisti, kas ar viņiem notiks rīt. Pēc tam, kad process tiks pabeigts, jūs sakat 1. jūlijas, tomēr svarīgs elements. Mērķis jau bija, ko mēs jau sāksim procesu, mērķis nav atlaid darbiniekiem. Ne, nav runa par to. Nekad tas nebūs. Un mūsu mērķis par visu postumu cita procesu arī bija, lai pieņemtu darbiniekiem. Šobrīd mums ir noteikti šausmīgi daudz darba grupās, ko mēs ielūgtu darbiniekiem, lai piedāvātu cita procesu ar savu ieteiksmi, ar savu rekomendāciju. Protams, ir jau tūri visu komandu. Ja mēs runājam par biznesa apjomiem, cik lieli jūs tagad esat kļuvuši un cik lieli jūs gribat augt, piemēram, eksporta tirgū? Jo skaidrs, ka graudu tirdzniecība, jeb šo ražu tirdzniecība ir viens no jūsu biznesa tādiem pamatvirzieniem. Skaidrs, ka tagad jūs esat lieli. Ja mēs runājam par skaitļiem, cik daudz tas ir? Vai kāda ir jūsu? Šobrīd mūsu mērķis ir runāt par eksportu. Tā mēs runājam par graudu un par apsu pamatojumu. Mūsu plāni tas ir aptuveni 700,000 tonu, 750,000 tonu graudu aug no Latvijas uz eksportu. Atkarībā kāds, protams, bet tas ir viena taisnādālis, 30% no Latvijas graudu uz eksportu. Trešā daļa. Pārdošana, pa visu izēvielu. Mūsu mērķis ir, ka mēs kļūst par līderis Latvijā, starp pirmā divu. Tad jūs gribat, jūsu ambīcijas ir būt līderiem. Ja mēs runājam par sēklu uzglabāšanu, faktiski lauksaimniekiem ļoti būtiska joma, vai arī šajā jomā ir plānota kaut kāda attīstība? Par sēklām. Jā, par sēklām ir ko es uzminēju iepriekš, ka mums ir uzbūvēta liela rūpnīca Iecavā, ko šobrīd plānoja kapacitāti par 20,000 tonu gadu, ko var atbalstīt Latvijas un Igaunijas tiesnesībā. Un tas arī viena tā no mūsu filozofija, ka mēs gribam uzlabot Latvijas no lauksaimniecība piedāvā labs certificēts sēklu. Mēs jau visam zinām, pirmā pamats, un tas ir sēklu. Vai nav labs sēklu, tad arī viss pārējie arī nebūs labs. Vai jūs plānojat arī kaut kādā veidā aktivizēt darbību Igaunijā? Mēs esam Igaunijā jau tā kā. Skaidrs, jūs esat Baltijas mēroga kompānija, bet vai jums arī tur ir kaut kas nolūkots? Šobrīd ne. Tas ir, mēs tikai iesāksim 3 gadus atpakaļ un tu tikai sāksim būvē, bet nākotnē rādīt. Vēl viena lieta, kas skar faktiski visas Latvijas uzņēmējus un industrijas, ir jāsaka, tādas izmaiņas, kas notiek darba spēka tirgū. Vai šis ir izaicinājums arī jums, jo darba roku trūkst pilnīgi visās jomās? Kādas ir jūsu atbildes? Protams, tas ir viena no galvenais jautājums šobrīd par darba spēku. Sevišķi, ka mums ir nosāku, ko katra dienā ir jauna uzsvēršanās un jauna domāšana, tad mums jau vajag labāk no labākais. Un, protams, konkurence ir spēcīga šobrīd, un darba tiesnesība ir liela pieprasījuma par kompetentu darbinieku, bet ko es jau redzēju, tā kā mūsu komanda jau ir. Es negribu, varbūt nav kompetenti no visam, bet mums ir diezgan augsts līmenis. Un, protams, mums ir jāiesēja, kas notiek darba tiesnesībā un piedāvā. Nav ne tikai labākās algu, bet arī labākās darba noteikums, lai vispār mūsu kolēģiem jūtas forši pie mums.
Cik liela uzmanība Linas Agro uzņēmumā vai visā koncernā kopumā tiek pievērsta tam, ko sauc to research and development, jeb pētniecība un attīstība? Cik daudz jūs nodarbojaties ar šo? Varbūt jums ir laba sadarbība ar Latvijas bijušo lauksaimniecības universitāti, tagad biotehnoloģiju augstskolu. Vai jūs ieguldat arī pētniecībā un izpētē? Mēs ieguldam, jā, un mēs manto jau tagad visu pētniecību, kā ir Latvijā, pētīt mūsu teikto skienu, mūs arī pēta mikroelementi bioloģiskā izēvielā, un Lietuvai arī diezgan augstu līmeni attīstība, protams, mēs ieguldam un turpināt arī uz nākotni. Kas ir jūsu, tā teikt, labākie sadarbības partneri? Varbūt ir kaut kas tāds, ko jūs viņiem gribat pateikt šajā apvienošanās procesā? Jūsu klienti, iespējams arī nākamie partneri, jo jūs teicāt, ka jums faktiski tagad būs pieeja vēl pāris tūkstošiem jaunu klientu. Un droši vien, ka arī viņi gaida no jums. Mūsu, ko mēs jau runājam, mūsu sadarbība partneri, kā mēs gaidām no mūsu sadarbība partneri, lai mūs atbalstu, lai palīdz mums, lai uzlabotu kompetenci, zināšanu. Un tāpēc viena beigās tas jau mūsu klienti, mūsu ceļš. Un mums ir vienkārši jābūt viens soli uz priekšu. Mums ir jābūt gatavi piedāvāt labāku, inovatīvu risinājumus. Tāpēc mums ir diezgan liela pieprasījuma mūsu sadarbībā no šobrīd jau, lai palīdz. Vai jūs rīkojat arī pasākums klientiem? Mums ir pasākumi, jā, mēs jau īstenībā sāksim. Nē, īsti ne. Mēs jau mums jau ir viennozīmīgi principi, tas nav tusina, tas ir kompetence. Bet kā tad bez tusina? Iejau, nevar pateikt, bet pieņem, mēs jau sāksim jau šo sestdienu īstenībā semināru, ko mēs rīkojam semināru pa visu Latvijā, visu reģioniem, ko stāst klientiem par mūsu jaunums, produktu, domāšanu. Tad mums arī ir laukdiena auca būs šogad, man liekas, 3. jūlijā, ko mēs jau gaidām 1500 klientiem. Un, mēs jau cenšamies visu laiku arī stāst mūsu klientiem, ko mēs var piedāvāt. Ja mēs runājam par bieži pieminētu lietu klimata pārmaiņas, Latvija tās laikam arī skar. Šī ziema faktiski jau ir tāds savdabīgs gandrīz vai pierādījums tam, ka kaut kas dabā notiek un mainās. Vai jūs redzat, ka tas var ietekmēt arī lauksaimniekus Latvijā? Un kā tas varētu notikt? Un ko jūs par šo visu sakāt? Protams, varbūt jūs neticat klimata pārmaiņām. Es pilnīgi ticu, mēs jau varam redzēt, ko tu pats uzmini. Mēs uz katras ārā lokiem un redzēt, kā es laika. Protams, ieteiksmē. Bet es šobrīd, kas būs, neviena mums nesenot. Tas ir tikai sākums, man liekas. Bet, protams, mums ir jāiesēko, kas notiek, un arī jāmaina stratēģija, ko mēs darām. Vai tas nozīmē, ka lauksaimniecības kultūra ilgtermiņā varētu Latvijā arī mainīties, ka mēs varam no vienām tradicionālām kultūrām, kuras te ir audzētas gadsimtiem, es runāju tieši par graudiem vai par sējumu platībām, ka arī tās var tikt transformētas, tāpēc, ka klimats mainās? Es neesmu lauksaimnieks, tāpēc es jums jautāju, varbūt tas nenotiks tik ātri. Bet tas ir miljonu eiro vērtība jautājums, vai es zināju, tad es kļūstu pakāt cilvēku. Bet, protams, var izmaiņa, bet tas arī īstenībā noteikti šobrīd varbūt nav tik strauji, bet mēs redzējām pāris izmaiņu. Arī mūsu klientiem sāk domāt viss savādāk, sāk domāt par jaunu kultūras, ko 5-7 gadus vispār nebūtu runāju, ko sāk vismaz domā, un ir gatavi arī jāmēģināt, pieņemt tā kā aucināt soja, arī kukurūs. Lēnām jau sāksim un pieprāsim arī no klienta un sāk domāt. Es tomēr atgriezīšos pie 2 kompāniju kolektīviem, pie darbiniekiem. Droši vien, ka katrā no tām ir savas tradīcijas. Un droši vien, ka Agro Trade darīja kaut ko savādāk nekā Linas Group. Kā jūs to tagad plānojat apvienot, un varbūt jums ir kādi patiešām interesanti, amizanti stāsti no vienas vai otras kompānijas? Gan jau, ka esat kaut ko dzirdējis vai pats piedalījies. Tas jau ir tā, kā process var teikt. Tas jau ir skaidri, ka ir pilnīgi 2 atsevišķi apkultūras un process. Un tas mēs jau tikai sāksim šobrīd. Bet jau lēm šobrīd, ka mēs jau sāksim dabūt, kas savus procesu audīt, ko
vai paņem labāk no viena un labāk no otra, un tad beigās ieliek vienu grozu, ka mums būs vispār labākās procesi un sistēma. Protams, tas ir gāzes un tas arī veid, kā emocijas, tas ir grūti izmaiņa, kā mēs esmu darīt tā, un jūs darīt tā. Bet es neredzēju, galvenā, ka mēs visam gribēju un ievēlam tā arī turpināt. Tad kā process? Bet kādas bija spilgtākās, vai joprojām ir, teiksim, tādas tiešām darbinieku tradīcijas, tādā Linas Agro? Es domāju, grūti konkrēti gadījumi, bet ko redzēju, ka Linas Agro varbūt ir vairāk veidu speciālisti, ko agrotrade, te ir daudz speciālisti, ko darīja viss, un tā ir tā viss grūti, lai saprotu, kam, ko, kā un ieliek visam uz pareiz vietu. Tāpēc mūsu viennozīmīgi viena filosofija, ka katra no mums ir jābūt labākā speciālists par mūsu vietā. Es zinu, ka jūs jau vairākus 10 gadus dzīvojat Latvijā, bet vispār esat no Dānijas. Un man tā cilvēciski interesē, kas jūs kā Dāni pārsteidz Latvijā visvairāk? Man patīk vai pārsteidz. Es skatu, mēs īstenībā Latvija un Dānija diezgan vienot. Jā, bet mums ir rupmaize. Dānija arī ir. Tā ir tumšā maize. Jā, mums arī ir. Un īstenībā... Mums alus ir labāks. Tā mēs pastrīdēju. Iejau. Es īstenībā redzēju, ka Latvija un Dānija ir diezgan līdzīgi. Gan kultūra, gan alus. Es neredzēju liels tādu, protams, ir valoda. Un, protams, arī kultūras no PNS laika. Tā, bet vai mēs kāds visvēsturiski, Dānija un Latvija bija diezgan līdzvērtīgi. 70-80 gadus atpakaļ mēs bija plus mīnus viena līmeni par sevis lauksaimniecību produkcijā. Un tā es... Jūs svinat Jāņus? Es svinu Jāņus, jā. Ko jūs darat? Šeit Latvijā vai? Jā, Latvijā. Arī Dānijā. Tā kā vispārēji. Sāksim jau 2 dienu pirms un noslēgums palīgo. Ties tāpat, tā kā vispārēji es jau esmu aprēsies ar Latvijas sievieti un Latvijas ģimeni. Jūs zināt tautas dziesmas? Tā ir tā, jo... Līgo dziesmu dziedāšanā jūs varat piedalīties. Tas ir vienkārši man interesanti cilvēciski, jo galā tā tomēr ir cita pieredze. Līgos dziesmu varu un arī cits tautas dziesmu varbūt ne, bet tās balvu mūzika un visam es arī vas iet līdzam šobrīd. Vai kādi no jūsu kolēģiem šajā laikā kaut ko pārņēmuši no Dānijas savukārt? Jūs tomēr esat atnācis ar pavisam citu pieredzi. Un, ja mēs runājam par, pieņemsim, aizvadīto 20 gadu pieredzi Latvijā, tad šī gadsimta sākums, Latvija tomēr bija pavisam citā tādā attīstības stadijā, 11 gadus pēc neatkarības atgūšanas. Līdz ar to arī tā mūsu izpratne vai godīgi sakot, to, kas attiecas uz tādu eiropeisku domāšanas veidu, bija pavisam savādāk. Un tāpēc man interesē, vai jūs uzskatāt, ka jūs ar savu pieredzi esot šeit Latvijā, esat arī kaut kādā veidā kuplinājis, mūsu to biznesa vidi un līdzis citiem domāt? Ir jau grūti izvērtēt un ielikt mērīt. Neviens nav teicis, es jau visu laiku, katru dienu es cenšamies vienu lietu, lai spiet mans kolēģi pats domā un pats paņem lēmumus. Un negaida no man, kā būs lēmums, ko es uzmanu, ka katra no mums ir speciālisti mūsu jomā. Vai tu esi speciālists, tu domā un tu lemt. Un tas jau arī fakt, ka jebko cilvēku lemt arī kļūdevs. Un tas arī pieņemams. Galvenā, ka tu izmās un tu tavu kļūdu un nekļūdu otrreiz, tad arī cits tāds. Bet pats jāiesēko, pats domā, pats lemt. Cik bieži jums pašam ir sanācis kļūdīties? Tomēr... Es esmu dzirdējis, ka vadītāji kļūdās mazliet mazāk nekā jebkurš cits. Diez vai. Nē, es pašam esmu kļūdus cik daudz, bet, protams, es esmu uzstājis kļūdu. Es arī esmu uzstājis lielu kļūdu. Un tas jau ir normāli, ko es uzmanu. Bet cilvēki, ka nekļūdas, arī neko netādīja.
Vai kādi jūs kolēģi ir apguvuši dāņu valodu varbūt? Nē. Jūs dāniski vispār neko? Nē, mēs cenšamies vādīt šīs uzņēmumu par latviešu valodu. Nē, tas ir skaidrs, bet... Nē, mēs esam runājam vairāk jau gribēju, un šobrīd mums ir diezgan intensīvi tas mācību programma par angļu valodu. Tāpēc tam te gribu iemācīt dāniski, es teicu, come on. Pēc kā mums grib runāt dāņu valodu, 5 miljoni izsīvots ar runāt dāņu valodu. Es nesmu cik daudz miljonu runāju angļu valodu. Es domāju, mēs angļu valodu, mēs cenšamies par dāņu valodu, es domāju, tā ir dāņu valoda. Jā. Ja mēs runājam par tiem eksporta tirgiem, kas ir tās vietas pasaulē, kur nonāk Latvijā auguši graudi, Latvijas raža? Nē, visu pasauli nē, bet tā liela daļa iedos Eiropas kontinents, Spānija, Francija, graudau. Arī tālu no Afrikas kontinenta, Maroku, Eģiptu un vēl arī tālāk Tanzanija, Kenija. Bet tas ir vairāk asīs geogrāfiska struktūra, ko mēs strādājam. Jā, bet tad klienti lielākā uzņēmumā būs ieguvēji, jo tas risks, protams, vienmēr ir stāsts par cenu. Un cenas vienmēr piedzīvo gan kāpumus, gan kritumus. Mēs esam dzīvojuši tādā, jāsaka, cenu krituma periodā. Vai šajā brīdī tādu divu kompāniju apvienošanās vai saplūšana vienā uzņēmumā savā ziņā padara jūs arī ekonomiski spēcīgākus ar iespēju varbūt to cenu kaut kādā veidā ietekmēt, kaut gan visticamāk jūs tirgojat biržā? Protams, ja mēs tirgojam biržā un ciesam šobrīd, kas notiek ģeopolitiskā, tad tas jau ir grūti prognozēt, kā būs rītdien. Bet, protams, klienti dabū iegūmu, tāpēc tagad, ka mēs palielināt mūsu apjomu gan 100%, pārpa 100%, tad mums būs ātrāk var komplektēt veselu kuģi no Rīga, no Liepāja, no Ventspils. Un tad arī nozīm, ka mums nav jāiet cik liela aizsardzība, mēs varam paņemt ātrāk lēmumus. Un, protams, tas ir iegūta klientiem. Vai jūs domājat arī par infrastruktūras attīstību, citiem vārdiem jaunas graudu uzglabāšanas vietas, galu galā visi šie elevātori, viss pārējais, tas tomēr kaut kādā veidā arī prasa attīstību? Šobrīd mēs jau pieņemam vēl 3 elevators mūsu infrastruktūra, plus vairāk vieta, ko ir ārgojieri, ko mēs arī iekļūst mūsu infrastruktūru uz nākotne. Un to mums ir attīksim galā pirmkārt, un arī izpild mūsu aizsardzības ar šīs infrastruktūru punktu elevatoriem. Bet kas būs nākotnē, ko es kādu tagad labums, tas ir, ka mēs tiešām var veikt inovāciju, par ko mēs runājam iepriekš, profesionālismu, ko piedāvā mūsu klienti, un lai aizsardzību, ka mēs kļūst interesantāk partneris mūsu klientiem. Un vai mēs veiksmīgi, un nav bet ka mēs tā veiksmīgi sanāk un paspēj, tā es nereizēju uz nākotni, ko ir mūsu robežas un ko mēs var turpināt. Un tāpēc vienkārši man ielūg un grib, nav ielūgums, kas savs. Es gribu prasīt visi mans kolēģi, gan vecās kolēģi, gan jauni kolēģi, ka mēs visam atvēr rokā, ejam uz priekšu un atrāt visu labāko no visam, tāpēc tad es nereizēju robežas. Bet cilvēciski nav tāda greizsirdība. Ziniet, viena kompānija nopērk otru, un tā ir tā pati situācija, kad vidusskolā no 2 klasēm izveido vienu, un no tās vienas klases tur paliek 2/3, un no tās otras klases paliek 1/3. Un tad ir tie mūsējie, un tad ir tie otri. Un man ir jautājums, vai tā paritāte, vai tas līdzsvars, kā jūs to panāksiet? Jo skaidrs, ka tiem darbiniekiem ir jāiedod drusku tāds impulss un tāda motivācija, un jāuzsit uz pleca, un jāsaka, viss būs kārtībā, turpinām vienkārši darīt to kopā. Bet bieži vien cilvēkiem vajag to motivāciju. Jebko situācijas veids būs kreisētība un būs domstāvība. Bet tas jau ir liekas, ko mums tikai var runāt. Un tas jau, ko prasīs mūsu vadība, būs nav ne tikai man, bet visi vadītājs, lai runājam mūsu kolēģiem, jaunu kolēģiem, vecu kolēģiem un spied, bet viss prasās arī, come on, lai viss palīdz. Un tavu viedokli ir ļoti svarīgi. Vienalga, kam tu esi un ko tu darīsi uzņēmumu, bet tavu viedokli ir pats svarīgais.
Kādā veidā, starp citu, jums tā iekšējā komunikācija ir? Jo jūs taču esat tomēr visā Latvijā. Jūsu mācu uzņēmums ir Lietuvas kompānija. Kādā veidā tā ikdienas saziņa notiek? Šeit ir birojas pie Jelgavas, bet droši vien, ka ļoti daudz kolēģi, kas atrodas vēl kaut kur citur. Kā viņus jūs sasniedzat? Piemēram, Latvijas valoda viennozīmīgi, ka mēs runājam iekšpus uzņēmumu no tās pārpa robežas, un tad mēs cenšamies komunicēt pa angļu valodu. Jā, bet nepietrūkst tās klātienes. Viena lieta telefons, jā, skaidrs. Bet mēs klātienē vienmēr, bet kas ir pa daudz, kas ir pa maz. Bet mēs jau cenšamies sevi tagad rīkot daudz klātbūtnes sapulces, ko mēs pieņemam, lai arī klausās un brauks, un mūsu kolēģi no Lietuvas arī brauks un mūs palīdz. Un klausās, kas ko kā un ko jādara. Kā jūs pats mācāties? No dzīves. Cik es sāku nekaunies un sāku runāt. Es jau nekad neesmu gājis Latvijas skolā speciāli. Bet man jau tā priekšrocība, ka man ir liela Latvijas ģimene. Un tad jau viss ir straujīgi. Nē, bet tas ir par valodu. Bet es domāju, tīri jums kā cilvēkam tāda dzīves pieredze. Kas ir bijis tas, kas jūs mācījis visvairāk? Tā arī, ko tu gribēji. Nav tā arī, ko tu gribi, tas ir nepareizi. Bet tā arī, ko tu vēlamies. Tāpēc nav ierobežots. Galvenais, ka tu nekaunies un pamēģināt. Nav par ko baidās. Mēs visam jau vienmēr var iet 1-2 soļus atpakaļ, bet nebaidās iet uz priekšu un pamēģināt. Jā, tu nekad nevari nožēlot to, ko tu neesi darījis. Varbūt šādā podkāstu izskaņā pat varētu teikt, kas tad ir tas 25. gada vēlējums jūsu partneriem, draugiem un klientiem? Man vēlams tas ir, ka mēs tiešām sākam. Mums būtu tāda liela un grandioza iespēja, ka mēs varam iespēt daudz vairāk Latvijas zemniekiem un stāsts mūsu rekomendāciju, mūsu piedāvā. Nav tikai runa par sienu, par produktu, bet arī mūsu viedokli un domāšanu. Man vēlams tas ir, ka mēs visam tiešām domā, ka mēs esam vienu uzņēmumu un ka visam ir vēlamies un gribas, kā arī strādāt tagad vienu uzņēmumu. Tāpēc tikai, ka mēs kļūst tagad vienu uzņēmumu, mums arī būs stiprākās. Tas nozīmē, ka šajā brīdī, ja cilvēks zvana saviem klientu menedžeriem uz veco vai agro trade numuru un sazinās ar savu Lienu, savu Jāni, un savu Augustu, un savu Pēteri un Guntu, un viņiem atbild sveiki, Linas Agro, viss ir kārtībā. Jā. Paldies par sarunu. Paldies.